Mīļie kaimiņi, kolēģi pa amatieru mākslas līniju, sadarbības partneri, draugi un līdzīgi domājošie. Mēs Auces folkloras kopa, Līgotne, bet dažreiz un arī šovakar dziesmu un deju ansamblis Stradrītis. Nākam jūs sveikt skaistajos svētkos, jo jūs mums patīkat. Mums ir prieks par jūsu izaugsmi, mūs silda jūsu viesmīlība, mums garšo jūsu vienmēr sarūpētie cienasti un mūs spārno aizvien jaunas sadarbības iespējas un idejas. Lūk, šie ir te iemesli, kāpēc mēs esam arī šeit, lai jūs sveiktu. Un no pieredzes mēs zinām, ka ļoti svarīgi uz skatuves ir iziet ar perfektu tērpu. It īpaši ar sakārtotu apkaklīti. Tas piedod dejai emocionālāku sniegumu un kvalitāti. Mums 14 mēs ar šo to zinām. Nu, lūk, un vēlot jums gandarījumu par paveikto skatē, kas jums vēl tikai priekšā augstus darba sasniegumus un tā uz priekšu visus nākošos 15 gadus. Mēs esam atnesuši ziedu sveicienu arī
Aldai, pirmajai vadītājai, jo viņas sēdais grauds nav kritis uz akmenāju, bet ir kritis auglīgā augsnē, un gluži kā tā baltā pupa dziesmā aug, kuplo un sniedzas debesīs. Mēs būtu priecīgi, ja šos ziediņus kāds Aldai aiznestu ar to rakstu un sveicieniem. Bet kāds sens latviešu ticējums vēsta, ja tajā sestdienā priekš pūpolu svētdienas kolektīvu vadītāju noper ar pūpoliem, tad tā svētība un veselība pāriet arī uz dalībniekiem. Un tāpēc es pēršu Kristīni, bet tiek jums visiem. Apaļš kā pūpols, vesels kā rutks, veikls kā vāvere, stiprs kā lācis.